Čau! Mani sauc Jolanta, un šajā video es jūs iepazīstināšu ar Samsung Galaxy X-Cover vietālruni, kur darbina Android 2.3 operētāja sistēma. Šī video gaitā gan iztiksim bez garām peldēm, taču varam galvot, ka testa laikā telefons tika pietiekami bieži mērcēts un tas joprojām strādā kā jauns. Ja pēc ilgākas peldes ūdenī noņemsim vāciņu un redzēsim, ka iekšā ir nedaudz licis ūdens, tad satraukumam nav pamata, jo telefona akumulators atrodas atsevišķā nodalījumā. Tas ūdens, kas nedaudz ticis zem vāciņa, tur arī paliks un pie svarīgākajām detaļām netiks. Galaxy X-Cover dizains liecina par to, ka tas nebūs vien parasts vietālrunis. Taustiņi ir diezgan dziļi iegremdēti korpusā. Uz aizmugurējā vāciņa atrodas 4 kājas, kas to pasargās no skrāpējumiem, kā arī diezgan pamanāms ar monētu vai nagu grozāms slēdzes. Displeja daļa un vāciņš ir melnā krāsā, tos ieskauj tumši oranžs rāmis. Ierīces priekšpusē ir 3 fiziski taustiņi – mājas, izvēlnes un atgriešanās. Kreisajā sānā ir skaļuma regulācijas taustiņi, savukārt labajā – displeja bloķēšanas poga. Kā austiņi, tā arī lādētāja pieslēgvietas no mitruma iekļūšanas pasargās ar aizbāžņiem, kas lieliski iederas ierīces kopējā dizainā. Zem skrāpējuma droša stikla ir paslēpts 3,65 colu displejs, kuram ir 320x480 pikseļu izšķirtspēja. Jāatzīst, ka displejs gan mums lika nedaudz vilties. Attēls ir graudains, kā arī krāsas nav no tām labākajām. Android operētāja sistēma izgreznota ar Samsung ierīcēm ierasto TouchWiz interfeisu. Šī ierīce būs piemērota aktīva dzīvesveida piekritējam, kuram nepieciešams vidējas klases vietālrunis, jo tehnisko parametru ziņā Galaxy X-Cover nebūtu nav tas jaudīgākais. To darbina 800 MHz procesors un 512 MB operatīvā atmiņa. Tāpat arī fotokameras izšķirtspēja nav gluži tāda, kādu esam ieraduši redzēt jaunākajos vietālruņos – 3 megapikseļi. Tomēr attēlu kvalitātes ziņā nav kur piesieties. Blakus fotokamerai novietots zipspuldze, kas lieti noderēs kā lukturītis, turklāt tā ir spožāka nekā ierasts citos vietālruņos. Lukturīšu darbību varam pielāgot settinga aplikācijā. Lukturi iespējams ieslēgt, paturot skaļuma regulācijas taustiņu dažas sekundes. Automātiskā izslēgšanās iestatām no 15 sekundēm līdz 10 minūtēm. Ja vēlamies paši izslēgt apgaismojumu, tas izdarāms ar otru skaļuma regulācijas taustiņu. 1500 mAh akumulators pie īpaši aktīvas lietošanas, kā jau tas vietālruņiem ierasts ar vienu uzlādes reizi, šo Samsung spēs darbināt 1 dienu. Mēren lietojot Galaxy X-Cover iespējams izvilkt arī 2 dienas, atsevišķos gadījumos pat vēl vairāk. Samsung Galaxy X-Cover ir pieejams par aptuveni 170 latiem, kas vismaz mūsuprāt šādai ierīcei ir diezgan adekvāta cena. Tāpat arī par šādu cenu tiek piedāvāts ierīces konkurence – Sony Ericsson Xperia Active. Ko izvēlēties labāk? Katram jāvadās pēc savas gaumes un vajadzībām.